Kā jau katru gadu ir pienācis rudens, koku lapas ir mainījušas krāsu, uz ielām parādījušās peļķes, un nu jau pavisam drīz būs klāt ziema. Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi ar skolotāju un vecāku palīdzību cenšas izprast dabā notiekošās pārmaiņas. Vudini, ko tu vedi vēzumā, bumbelišus, abolešus, vīnogas un pūmetes. Bērni pastaigu laikā apskata dabu un mācās par to, kā rudens maina apkārtni. Bērni iet ārā vēro dažādās skaistās lapiņas, krāsainās, kas rudenī mums ir, kokus vēro, bet tas viss tiek arī parādīts svētkos, rudens svētkos, cik skaistas ir lapiņas, mācēt par tām priecāties, par skaisto dabu, kas mums ir apkārt. Grābjot lapas un piedaloties nelielās talkās, bērni palīdz sakopt apkārtējo vidi, tādējādi iemācoties, kā pareizi rūpēties par dabu arī nākotnē. Bērnu dārza telpās mazie censoņi labprāt ilustrē iepriekš redzēto. Ar košu krāsu un otu palīdzību viņi attēlo savus iespaidus un attīst radošās prasmes. Lai gan bērni par rudeni daudz iemācās arī nodarbībās, taču lielākais notikums ir tieši rudens svētki, kas ik gadu tiek rīkot bērnu dārzā. Viss iepriekšējais bijis kā sagatavošanās process lielajam rudens koncertam, kur bērni dzied, dejo, skaita dzejoļus un iesaistās citās ar rudeni saistītās aktivitātēs. Nācis gadalaiks rudens, un mūsu pirmskolas izglītības iestādē ir rudens svētki. Protams, lai šie svētki veiksmīgi noritētu, ir ielikts ļoti liels iepriekšējais darbs. Vecāki mājās palīdz bērniem sagatavoties šim lielajam notikumam. Tiek gatavot tērpi, mācīt dzejoļu un dziesmas, kā arī vienkārši stāstīts par rudeni. Mēs gatavojamies rudens svētkiem. Piemēram, tagad mana meita uzstāsies un dziedās dziesmu, un audzinātāja skolotāja iedevusi mums vārdus. Tie vārdi mums ir jāmācās, bet kad meita atnāca uz mājām, es skatos, kā viņa jau zina šos vārdus no galvas, ja, un tad mēs vienkārši tā piepalīdzējam. Gan vecāki, gan pasniedzēji atzīst, galvenais ir sadarbība gan savā starpā, gan ar bērnu. Tikai šādā veidā iespējams izveidot tik vērienīgus svētkus un mācīt bērnus par dabā notiekošajām pārmaiņām. Līva Romana, Aleksandrs Rusevičs, speciāli portālam e-skola.